Labdien manā kanālā par modelēšanu, par daudz ko citu. Es esmu jau atvēris uztaisīt vairāk šos te modeļu, apskatus, unboxus. Un vēl vienu gribu iepazīstināt jūs ar modelīti Okres Osio Creativo, kā viņš šeit raksta, kā viņi nezinu pareizi izrunā no šīs te spāņu valodas. Arī var teikt, tāds iesācēja gandrīz modelītis Polaris. Viņš arī nāk dažādās komplektācijās, gan ar krāsām, gan bez. Viņš šeit ir bez krāsām, krāsas atsevišķi piepirkts kastē. Tad patīsimies, kas pašā modelī ir iekšā, lai jūs spētu izvēlēties. Ņemt sev tādu, neņemt sev tādu, interesē, neinteresē. Izpakosim un izvērtēsim, kas ir kas. Tā no sākuma es visu vienkārši izņemšu, lai jūs visu esam parādīt tālāk. Šis kasts man tā ne īpaši patīk, jo viņas nav ļoti ērtas, viņas ir grūti, ja pēc tam salikt atpakaļ. Bet, cita to slavē, citiem patīk. Labi, sāksim ar koku detaļām. Parasti viss, kas rāmi, kas veido kaut kādu interjeru, detaļas eksterjeru. Tā, šeit ir kājas, plānas priepīts, būs jāapšot kaut kādām plankām. Šeit redzam kādas lietas korpus, šeit noteikti kaut kāda liksies klāt augstpusē. No šiem materiālos stūri un ķīles liekam. Šeit vēl dažādas detaļas. Un pats korpus. Korpus, uz kur nāks viss šie te virsrības saucamās. Tā. Tad nāk pirmā kārta ar plankām korpusam. Šie varētu būt masti dažādi, un arī šķērskoku mastiem. Ļoti smuki ludi. Un šis būs apšūta korpusu un arī klāja ļoti plānas. Plāksnītes no kaut kāda, nezinu, dieksta koks vai kas tas ir, un šis kaut kāds, nezinu, bērs varbūt vai kas jālas instrukcijā. Un dažādi citi elementi, kas priekš mastiem varbūt kaut kur vēl ir vajadzīgi. Standarta krāsu palete, kur var atrast kādas krāsas ir vajadzīgas, bet es saku arī nopietni uzreiz ar pamatkrāsām komplektā. Šeit mums laikam būs bura. Jā, smuki sašūts. Tas viņam pašam jādara, tikai pareizi jāpiestiprina, jāpiešķi klārkai pie kokiem. Tā, un tad visi sīkumi priekš taktilāžu, korpusu, nagliņas, lai visu piesietu. Resna virve tā varētu būt ankuriem, mucas, stūrai stiprinājumi, visām virvēm taktilāžai. Un divi resnumi tie diegi, kas arī virves attēlos. Un šeit ir dažāds arī metāla stieples, kas, nezinu, varbūt kaut kāda reliģija vai vēl kaut kas būs jāveido. Un karoks interesants, tāds Polaris zvaigzne. Instrukcija šim ir kaut kāda ļoti bieza salīdzinot ar ko es citu skatījos vienu. Tā šeit ir apraksti. Detaļu saraksts. Vien mēs tikām vaļā. Step by step fotos un parts identification. Nu jā, te ir detaļas, lai saprastu pareizi, lai tu saprastu, cik tev redzi kādu materiālu, kādu detaļu, un lai tu viņu pareizi arī izmantot. Nevis
es kaut ko nepareizi, bet mastu teikšņi sagriez kaut kādās detaļās un tur noliec, jā. Nu, tas ir lieliski, ka tā uztais. Šeit var identificēt tās detaļas visas. Un tad sākās taisīšana. Instrukcija. To man būs grūti jums tā parādīt. Nu, iziet tā grūtākā lieta, kas ir visu šī te apšūšana. Kā piegriezt pareizi, vai tu viņu griezi vienkārši šādi te. Kad tu viņu spēlējot visus piegriezt tā, bez šīm caurumiem. Ja bez caurumiem neizdodas, tad šeit uztais parasti saīsina. Nākamā uztais tālāk, un tad šos te mazos galviņus atsevišķus es skaties, kas tu kā iekšā. Bet ir citi, kas vienkārši visā garumā viņi smuki spēja, tad, teiksim, pa 2, pa 3, pa 4 mm katru to dēli iegriež, un tad viņš aiziet gandrīz visi dēļi vienādi. Nu, viss tik šeit skaits ir, tik šeit. Bet tas, es domāju, tas ir jau profesionāls līmenis tāds. Nu jā, nu šeit redzēt, pirmais apšums nav diezko glīts, nu tā. Pēc tam viņš viss tiek slīpēts, pahtelēts, un uz viņa virsū pēc tam liek šo te nākamās kārtas, viss, kas atkal tiek nedaudz slīpēts, viss eļļots vai krāsots, kā nu kurā gadījumā jau. Un tad ķerās pie pārējiem darbiem. Kāju apstrādi. Tad ģēvēt pēc kniedas arī tādas, kad laikam enkur nāks cauri. Mucas. Jāsiet riņķī, tas jāapsiet riņķī, jāsavelk. Tas viss sarežģīt, tas ir, varbūt, ka pirmoreiz izies cauri kādam kuģim, tad varbūt būs skaidrāks, tas viss šobrīd tā ir, ja kā saka ķīniešu ābets, vai ne? Šeit arī viss tās virus viņi nofiksēt parasti ar superlīvēm, nu vai kaut kāda līdzīga, kas ātri pieķer. Lai viņi neatsienās vaļā. Jo, ja atsēsies, tad tev aiziet masks, un tad beigās tur viss vīrus vairs nav iestriegots, un, nu, viss skats nekāds, jā. Tāpēc redzēsim, kā ies pašam ar šo visu. Bet pēc instrukcijām jau liekas, ka tu visu saprot, visu apmēram zini. Bet, nu, tā bieži ir, ka tu var viegli kļūdīties pēc tam. Galvenais visu lasīt cauri. Un šeit ir mast burrs. Viss šie plāni, ja. Šo es visu tik smalki nerādīšu. Nu. Kam jau interesēs, tas atradīs instrukcijas arī novelkams šajā internetā, viņa lapā PDF formātos. Man atrast šos te video, visu smalki izpētīt. Ja es salīdzinu šo te kuģi ar citiem skatītājiem, tad es domāju, ka Polaris varētu būt iesācējiem. Jā, šeit ir mazāk virus kā profesionāliem kuģiem, bet tāpat tās diezgan daudz viss tiek planti, kas ir mazāk šīs te visas detaļiņas ir, jā. Tas tiešām varbūt tikai līdās darbs vai kaut kā tādu. Bet nu ko, lai visiem mums veicās, atrodam laiku hobijiem, baudam dzīvi, uz tikšanos nākamā video. Visu labu!